šodien ir tāda svētku diena, tik daudz emocijas, bet, man liekas, atceroties visus 12 gadus, kuros es esmu šeit mācījies, to visu, kas ir bijis, pats galvenais ir bijis tā sirds, kas ir bijis aiz tā. Tas, kāpēc tas tiek darīts, kāpēc mēs šeit mācāmies, kāpēc es esmu spējis piedzīvot tās lietas. Manuprāt, esmu izdzīvojis tādu neparastu skolas vidi, neparastu skolas dzīvi, un es esmu audzis arī citās jomās, ne tikai kā mācības, bet arī patiešām šīs vērtības, ko dod dzīvē. Kas mēs esam kā cilvēks? Jo, manuprāt, tad, kad mēs pabeidzam skolu, mēs varam dabūt diplomu, bet kādi mēs esam, kāda ir mūsu sirds? Kas ir tas, kas mums ir iekšā? Esam šeit īpašā vietā, blakus akurātera, blakus Ojara Vāciešu muzejam, šeit, kur Boļislavas Loskāna iela atved mūs uz Rīgas katoļu ģimnāziju. Vietu, kur audzēkņi izglīto ne tikai prātu, bet arī sirdi. Vietu, kur šodien noslēdzam mācību gadu ar lieliem panākumiem, ar prieku, ar pateicību un izmantojot šo gadījumu arī aicinam izvēlēties katolisko šo izglītību, šo mācību iestādi, kas dod tikai svētīgus augļus, kas palīdz iegūt kristīgu redzējumu uz pasauli, uz apkārtējo vidi, kas palīdz Dieva vārda gaismā arī saprast labāk šo pasauli. Brīnišķīgs skolotāju kolektīvs, garīga atmosfēra, arī šeit vide, kas nemitīgi iedvesmo, kas iepriecina, kas ļauj cilvēkam tiešām uzplaukt, izmantot šo iespēju, un lai šeit šī vieta, kas reizē gan ir draudze, gan arī bērnu dārzs, palīdz mums arvien vairāk sekot Dievam, kā viņa mīļotiem bērniem. Šeit es mācījos no 10. līdz 12. klasē, absolvēju arī šo skolu. Un tas, ko es ieguvu, ir pirmkārt šie cilvēki uz mūžu, jo nākot šo skolu es nemaz nezināju, ka man paveiksies šādi ar cilvēkiem. Bet es nedomāju, ka tā ir veiksme, tas ir tas, ko šī skola ieliek cilvēkos, tas ģimeniskums un tā attieksme viena pret otru. Un tas respekts un jā, es teiktu, ka cilvēki ir viena no tām vērtībām, ko es visvairāk novērtēju šajā skolā. Man ir ļoti grūti pamest šo skolu. Tu jūties kā ģimenē, tu jūties vajadzīgs un tu jūties īpaši, jo viņi dod iespēju tev izpausties, kā tu gribi. Šeit es guvu visu. Es guvu tiešām īstu mīlestību, es guvu īstus draugus, īstas atmiņas un īstus brīžus, kur varēju pavadīt smieklos, pat bēdās, pat dusmās, bet tik un tā tie pārvērtās par nozīmīgākiem momentiem manā dzīvē. Šodien ir Rīgas katoļu ģimnāzijas izlaidums 12. klasē. Mums ir liels prieks par šiem zēniem un meitenēm, kur varbūt katoļu ģimnāzija ir mācījušies 12 gadus, kāds ir mācījies 7, kāds 5, kāds 3 un kāds ir iestājies tikai 11. klasē. Bet šodien visi 12 ir izcili pabeiguši vispārējo vidējo izglītību un saņēmuši izglītības dokumentus, atestātus. Un bez atestātiem vēl mums ir 2 Markusam Domulēvičam un Jevgeņam Meļņikovam, ministru prezidentas Elikas Siliņas, atzinības raksti par teicamiem un izciliem sasniegumiem mācībās. Tas nozīmē, ka viņu atzīmes sekņu izrakstā ir tikai 9 un 10 balles. Un tāpat arī finanšu ministru un izglītības zinātnes ministrs 100 gadus parakstītā stipendija, kuras apmērs ir 750 eiro, ko saņem Markus Domulēvičs. Mēs šodien esam lepni, viss pedagogu kolektīvs, es domāju arī visa katoļu baznīca un visi vecāki un atbalstītāji. Visas gudrības sākums ir Dievu bijāšana. Un ja ir saliktas vērtības, tad nav šaubu, kā veidot savu dzīvi. Šiem jauniešiem ir vērtība atskaites sistēma. Viņi no 1. līdz 12. klasē 2 stundas nedēļā ir mācījušies ticības mācību. Viņi zina, kas ir svētie raksti, viņi zina, kas ir baznīcas sociālā mācība. Viņi šajā dzīvē iziet ar kompasu. Rīgas katoļu ģimnāzijā mācās 60–65% katoļu, 22–5% luterāņi, tad ir baptisti, kristieši, adventisti, pareizticīgie un arī labas gribas cilvēki, kuriem šī vērtības sistēma saskan ar baznīcas mācību. Var iestāties uz 10. klasi, jebkurš 9. klases beidzējs, atnesot savu apliecību par 9. klases beigšanu ar sekņu izrakstu, certifikāts par nokārtotiem valsts centralizētajiem eksāmeniem un piedaloties intervijā. Un intervijā mēs aicinām ne tikai jaunieti, bet arī vecākus. Jo mums ir ļoti svarīgi, lai visa ģimene būtu kopā šajā izglītības procesā.
Tie, kas domā mācīties šajā skolā, es kā šaha skolotājs varu teikt vienu. Mācot šahu, katru gājienu darot, ir doma, kāpēc es to daru. Tāpēc arī jūs, mīļie vecāki un jaunie skolēni, kas taisās šeit Rīgas Katoļu ģimnāzijā mācīties, izsverat visus par un pret, plusus un mīnusus, un ja to plusu ir vairāk, tad noteikti esat mīļi aicināti. Šahs māca domāt, analizēt, pieņemt lēmumus. Daudz ko no šī mēs vairs nemākam, jo mūsu vietā to dara tehnoloģijas un tehnikas. Tā kā priecāšos par katru jauno arī šaha skolēnu vai, kā es saku, šaha studentu.